Tātad, labdien! Čau, Ilze, čau visiem. Mēs nezinām, kad kāds līdz galam samontēs šo, bet Tas ir nevis kāds, bet Ilze. Būsim godīgi. Tā kā Ilze ir amatieris šajā absolūts, un tas prasa milzīgi daudz laika. Bet es darīšu visu vislabāko, ko vien es varēšu. Bet mums ir jauninājumi arī tādi tehniski, producēšanas kontekstā šī podkāsta. Mums būs krūzītes podkāsta, bet ne šajā vēl, ne nākamajā podkāstā. Un ir ļoti ticams, ka mums būs džingli. Wow! Tas ir labs jaunums. Es pat nezināju par džingliem. Es ceru, jā, ka būs džingli. Okay. Kaut kad tie džingli būs, bet vispirms... Es tikai ceru, ka ne tavā izpildījumā. Nē, tie būs ārprātīgi profesionālā izpildījumā, salīdzinot ar pārējo tehnisko. Bet mēs arī sarunu mēģināsim ierakstīt šodien normālā veidā, nevis turot telefonu pie mikrofona. Mēs mācāmies, mēs mācāmies šo taisīt. Laižam, man ir priekšlikums, zvanam manai draudzenei, kura dzīvo Amerikā, Santa Maspāne. Santa ir startējusi gan bērnu, junioru, jauniešu, senioru konkurencēs ļoti sekmīgi. Par to, kā viņai iet tagad, varbūt paprasam, kā viņa ir tikusi līdz Amerikai. Es domāju, ka viņa neplāno uz mājām braukt, atgriezties pavisam, bet apciemo Latviju šad un tad, un pēdējo reizi viņa bija pasaules kausa laikā Rīgā, Latvijā. Parunāsim par to, kā ir tur, kā ir te, ko viņa dara, un par varbūt zirgu pirkšanu. Halo. Čau, Santa. Tu mūs dzirdi? Čau, dzirdu. Čau, Santa. Mēs laikam tevi dzirdam labi, un laikam mūsu jaunā ieraksta sistēma strādā. Mēs varam uzreiz, paldies, ka tu piekritīji priekš sevis tik agri veltīt mums laiku. Cik tev ir pulkstens tagad? Nav tik traki, ir pulkstens ir 8:30. Ceru uz savu rītu kafiju. Tad jau normāli. Labi, ka ne 9 vakarā, tad dzert savu vakaru vīnu, bet tagad rīt kafiju. Jā. Tā būtu tā saruna interesantāk. Klausies, es ceru, ka tā saruna būs interesanta arī pie kafijas tomēr. Laikam tas pirmais galvenais jautājums ir, kā tu nokļuvi Amerikā un cik ilgi tu tur esi un ko tu tur dari šobrīd? Viss sākās kādus 11 atpakaļ, kad es gribēju braukt Eiropas čempionātu ar Sanremo. Mēs izlēmām, ka būtu labākais aizbraukt uz Vāciju uz pāris mēnešiem, bišķiņ kaut ko nopietnāk palikt, lai vispār saprastu, kas ir kas. Tā es arī tur paliku, jo patikās man tie jaunzirgi, bija iespēja strādāt tur, un tā es tur arī paliku. Beidzu es tur skolu arī. Dabūju visas licences, un tad kaut kā bija gribējās nākamo posmu dzīvē. Tad no tāda, no šā man piedāvāja braukt uz Ameriku, uz Floridu. Bija Vācijā tieši ziema, bija augsts. Visi zirgi man bija savējie pārdot, un teicu tā, kāpēc ne? Atbrauksim uz Floridu uz 3 mēnešiem. Tātad sākotnēji uz Floridu uz 3 mēnešiem, un cik ilgi tie 3 mēneši ir ievilkušies? Ja es nemaldos, 12 gadi. Drusciņi ir, jā. Es ar citu vienu vasaru ar Santu Vācijā strādāju kopā. Manuprāt, tas bija 2008. gads, kaut kas tāds. Jautri mums gāja. Jā, strādājām daudz un gāja jautri. Niansēs neieslīgsim. Jā, jau vienmēr vajadzīgi. Tu aizbrauci uz Ameriku darīt ko sākotnēji un kā tas ir attīstījies un kā tas tavs ceļš tur ir veidojies? Sākumā es atbraucu strādāt pie privātas ģimenes, meitai zirgus sagatavot sacensībām. Darbs nebija grūts, un tad tas treneris, viņš zirgus pirka Eiropā un vedu šeit. Es tā kā tur bišķi iesaistījos, es iemācījos daudz par tiem hunteriem, un tas treneris tad beidz strādāt pie tās ģimenes, un tad tā ģimene prasīja, jo es negribu trenēt. Es pie viņiem strādāju gadus, man tā liekas 7, bet tad man bija galvas trauma, un vajadzēja paņemt soli pa 2 atpakaļ. Sacensībās vairāk nepiedalos, teļ tā. Bet es vēl trenēju, es menedžēju
tos mūsējos Grand Prix zirgus, lai saprastu, kādus citiem tur vajag bišķiņ nomierinošos, citiem vajag bišķiņ vairāk enerģiju, kā dot, kādas procedūras. Mēs arī pērkam un pārdodam zirgus. Bet tu strādā ar hunteriem šobrīd, respektīvi, vai tu vari arī izstāstīt, kas tie ir pa zirgiem un kas tā ir par disciplīnu, jo mēs zinām, ka tāda ir, bet mēs neko daudz par tiem nezinām. Eiropā ir viedoklis, ka zirgs, kas nevar palikt, ir hunters. Bet tā, diemžēl, nav. Hunteri ir oriģināli, viņi ir tie auļotāji, kas agrāk bija, vai tagad ir. Un tā tas viss sākās, līdz ar to viņi ir viegli uzbūvēti, viņiem tās gaitas ir vieglas. Un lēcienu tehnikai jābūt ļoti labai. Un, protams, prātam un nedrīkst baidīties. Un lielākā daļa, piemēram, Eiropā tiekam bail lekt, ja jāieiet, bet tiekam bail lekt, tie leca hunteri. Tas ir tādos tā kā ātros vilcienos. Bet hunteri lec cik augstu, un tur ir arī druscīt savādāki tie noteikumi, ja es pareizi saprotu, atšķirībā no tāda klasiskā konkūra. Viņi lec uz punktiem. Tas viss ir, es īstenībā tagad arī eju tos kursus, lai tiesātu hunters un equitation. Un tas viss notiek uz punktiem. Piemēram, ja tu nogāzi vienu šķērsli, tev automātiski ir 45 punkti no 100 punktiem. Viņi lēc līdz 130, bet es tev pateikšu vienu. Ir vieglāk izlekt 140 maršrutu nekā hunteru metru maršrutu. Jo? Kāpēc? Jo tev visu laiku ir vienā ritmā jāiet, ar brīvu pavadu. Un tie šķērši parasti ir 100 km prom, un tad tu ej uz to šķērsi, un tā tu nevari sajaukt distanci, tu nevari sajaukt distanci. Tu nevari sagaidīt droši vien, kad pienāks tas šķērslis. Jā, un tad beidzot, kad pie tā šķērsi nonāc, jo hunteriem nedrīkst tā distancē vienmēr jābūt perfektai. Tad tev ir 8 līdz 10 šķēršiem, kur tev jābūt distancē visu laiku perfektai. Nedrīkst ātrumu mainīt, tev jābūt ir ļoti taisnam zirgam, nedrīksti kavēties ar kāju maiņām, visam ir jābūt perfektam. Zirgs pat bez mazai auss nedrīkst nepareizi pakustināt. Izskatās viegli, bet ir ļoti smaga disciplīna. Klau, tavs vīrs lec arī komandā. Viņš pagājuši gadu bija Eiropā un lec komandā, un tad jau tā kā konkurs vairāk nekā hunteri. Mums ir gan. Mums ir Grand Prix zirgi un mums ir hunteri. Hunteri ir vairāk uz pārdošanu. Protams, tos Grand Prix zirgus arī, ja kāds nāk ar lielu naudu, tad, protams, ka viņi attiek pārdots, bet mēs vienmēr mēģinām atstāt kādu Grand Prix zirgu, lai varētu aizbraukt uz tiem nāciju kausiem un izlikt kādus 5-zvaigžņu mačus. Kas Amerikā ir liela nauda? 7 cipariem. Pieticīgi tas nav, bet pieklājīgi gan. Yeah. Es esmu, piemēram, Latvijā audzēju zirdziņus. Man liekas, šitie divi varētu būt hunteri. Piemēram, es zvanu Santai un saku, kur man ir 2 zirdziņi, vai tu gribi uz viņiem apskrīties? Vai kā ir, piemēram, no kurienes jūs kur tu meklē tos hunteru zirgus? Kā tas notiek? Ir kaut kādas konkrētas, šķirnes, kas labāk der, vai var arī latvietis parastais pēkšņi sanākt? Īstenībā es arī daudz hunters no Latvijas pirku. Nav īsti šķirnes, ir dažas tēvi mātes, kas dod tos hunters. Parasti man cilvēki atsūta videos, es pastos tos videos, es daudz maz zinu, vai nu der, vai nu neder, un ja ir interesants, es palūdzu kādam aizbraukt un pamēģināt, ja es esmu Eiropā, vai man vīrs Eiropā, tad mēs to izdaram. Bet es esmu pirkus daudz hunterus no Latvijas, un viņi visi te ir diezgan veiksmīgi tālāk atraduši mājas un veiksmīgi startē. Ļoti forši. Tad, principā, gatavojies pēc šī podkāsta, tev būs daudz video. Jā, vienmēr jau visi meklē, un man te ir arī daži paziņas, kas brauc uz Latviju arī no Amerikas un pērk hunterus un visus pārējos zirgus. Es redzu vienu pozitīvu lietu, tu esi iemācījusi, kur ir Latvija. Jā, daudz brauc kursiem, man te jāmēģina izskaidrot.
tu sāki strādāt pie vienas konkrētas ģimenes, un tagad sanāk, ka jums ir savs stālis, es saprotu. Personīgais stālis nav. Mums ir klientiem stālis. Mūsu stāli sāks būvēt, ja es nemaldos šovasar, ja nekas nemainīsies. Un tad pašiem arī pie mājām būs stālis, kur var tā kā saules zirgs, jo ļoti, ļoti dārgi te ir, lai kaut kur citur turētu zirgus. Vienkārši par tīru būdu, bez spaidām, bez siena, bez nekā, ir sākot no $1000 mēnesī. Tas ir lētākā būda. Un tas ir plus vēl vispārējais papildus, kas nāk klāt. Plus siena ballīte te maksā maziņā $36. Taidu viena maksā $10. Nu, tad tā vidēji, ja man ir savs zirdziņš, es tev zvanu, Santa, es gribu turēt pie jums stālī zirgu, cik tas izmaksā? Nu, tā vidēji mēnesī tīri, lai salīdzinātu. Ar būdu un barošanu ar kaut kādu tev jārēķinās maz ar 2500. Tas ir bez trenēšanas. Nu, skaidrs, ka bez trenēšanas, jā. Kā Amerikā tiek reģistrēti sportisti un vai ir kādā licenšu sistēma vai kā Amerikas federācija zina, kurš kurā vecuma grupā vai kategorijā vai vispār disciplīnā startē un vai ir tev kā sportistam, ok, tu pats šobrīd nestartē, bet vai sportistiem ir kaut kāda licences maksa vai ir sporta klubu sistēma, kā šis aspekts Amerikā darbojās? Licenci man tā liekas, ka man nevajadzēja no federācijas. Vienkārši, viņiem vajadzēja vīzu redzēt, bet es pieteicu federācijā licenci, un man gadā katram ir jāmaksā, ja es nemaldos, apmēram $80. Tev nav jābūt no kluba, ne no kā, tu esi kā individuāli. Un tad tu arī piesaki, ir vai nu tu esi amatieris, vai nu tu esi profesionāls. Respektīvi, tu gadā maksā kaut kādu X summu, kas ir ap tiem $80 vai $90, ja? Un nopērc sev licenci, lai tu varētu piedalīties. Un iegādājoties šo licenci, tu arī izvēlies, kādā grupā tu piedalies. Vai tu esi amatieris, vai tu esi seniors vai juniors. Jā. Nav tā, ka ir vai nu tu esi amatieris, protams, amatieris juniors, vai nu tu esi profesionāls. Tā tik smalki te arī nav dalīts. Tagad tu lec sacensību maršrutus, tad tev ir savādāk. Tad tev ir tas juniori, un tad tev ir tie amatieri, un tad tev ir amatieriem, kuriem pieder zirgi, tur ir speciāli savādāk. Un te ir ļoti daudz disciplīnas te ir. Bet jābūt ļoti uzmanīgam, nekustot, savādāk tev var noņemt no amatiera status. Es saprotu, ka Amerikā, laikam, ja Eiropā mums tā šķiet, ka tā zirgu nozare kaut kādā mērā balstās uz tur lielajiem staļiem, lielajām audzētavām, nezinu, tur Šokimīle, Stepeks, vēl daudz, teiksim, vecajā Eiropā. Tās audzētavas ir pietiekami daudz, un tur ir lielas tradīcijas, tad vai man tā nojauta ir pareizi, ka Amerikā tas vairāk balstās uz tādu ģimeņu atbalstu, ģimeņu biznesu, un ka tie lielie sportisti vai profesionālie sportisti lielā mērā vienkārši nāk no ģimenēm, kuras ar to grib nodarboties vai var atļauties ar to nodarboties? Atšķirība ir starp Eiropu un šeit. Eiropa pelna naudu pārdodot un audzējot zirgus. Mēs te vairāk visi pelna naudu uz trenēšanu. Tu, protams, pārdod zirgus tiem amatieriem, bet te ir vairāk, ka nav audzēšana gandrīz vispār. Tāpēc, ka tas ļoti dārgi sanāk un beigās ir vieglāk aizbraukt nopirkt zirgu Eiropā, kurš jau ir sagatavots, jo te nav daudz arī jātnieku, kuri var to zirgu, jaunzirgu sagatavot. Tas ir pilnīgi kā diena un nakts ar Eiropas, varētu tā pateikt. Naudu tev te vajaga, bet ir ļoti daudz, piemēram, Kent Farrington, kurš droši vien visi zina, viņš naudas nenāca. Viņš jāja visu zirgus, ko viņam deva, un labs jātnieks ir labs jātnieks. Arī vai no naudas vai nenāca. Bet ir vieglāk, ja tev ir ģimenei līdzekļi. Par komandu
Niko tev bija vīram vārds, vai ne? Jā. Niko leca pagājuši gadu komandā, un tad arī komandai kāds ir atbalsts, respektīvi sportistam, lai sagatavoties. Ir kaut kāds atbalsts jātniekam, lai sagatavotos, aizbrauktu, finansējums? Tu piesakies, pirmkārt, tev ir jāliek 3 zvaigžņu līmenī vismaz. Un tad tu piesaki federācijā, man ir dirks, man ir, rezultāti ir labi, un tad tā federācija viņiem ir, kas skaitās tā 3 zvaigžņu līga un ir 5 zvaigžņu līga, un tiem ir 2 dažādi treneri, tīmšefi. Tad viņi visi sanāk kopā, un tad viņi domā, kuri brauc uz tiem noteiktajiem mačiem. Tālāk ir, ka Amerikā ir tā foundation priekš nāciju mačiem, un līdz ar to katram sportistam tiek piešķirti, ja es nemaldos, 20,000, lai aizbrauktu un nostartēt šajos 2 nāciju kausos. Un tad tev tajā ir jāietilps viss lidmašīnas biļetei, viesnīcām, kas tur vēl. Un tad plus brauc arī visi vetārsti, ķiropraktiķi, kalēji un visi pārējie. Un tad pat komanda izvēlās uz 2 nāciju kausiem, un tad atkal, ka nākamie 2 vai 3, tad atkal cita komanda brauc. Jo amerikāņi vienmēr, vienalga vai pasaules čempionātā vai pirms Tokijas karantīnā Āhenē, ka mēs bijām, es neatceros, kuru vēl, bet tas ir vienmēr uzkrītoši, ka amerikāņu komanda pārvietojas barā. Tā kā tur ir ļoti daudz cilvēku, tāpēc es nebrīnos, kad saki, ka brauc veterināri ārsti, ķiropraktiķi, kalēji, droši vien vēl psihologi, un tur tiešām tā komanda ir milzīga, un viņi vienmēr izskatās tādi tiešām ļoti pozitīvi, ļoti vienoti, priecīgi, un tas, kas viņus visvienkāršāk raksturo, tāds pozitīvs cilvēku bars pārvietojas priecīgi kopā. Viņi atbrauc uz svētkiem. Jā, to ļoti var just, ka tur ir tāds pavisam savādāks, tāds pozitīvs vibes nekā varbūt citās komandās. Labi, Āhenē, piemēram, konkrēti, kur mēs visilgāk bijām pirms Tokijas karantīnā, tur nebija varbūt tik ļoti daudz to komandu, jo bija atsevišķas komandas, kam bija privātas karantīnas, vai citos staļos karantīnas, bet lielākā daļa bija. Tad amerikāņi bija vispamanāmākie. Tieši tādā komandas kopībā. Rēķini mēs lidojam no otras pasaules malas. Un nav jau tā, Eiropā viens otru visu laiku zina. Brauc uz vieniem tiem pašiem starptautiskajiem mačiem, tu jau pazīst viens otru. Kur amerikāņi, viņi jau vairāk, protams, ir daži, kas startē Eiropā, bet lielākā daļa mēs jau visi te esam vienā tādā katlā vārāmies. Vai vienmēr katrā ziņā amerikāņi būs daudz cilvēki kopā, vairāk nekā tur pārējie. Par mums vispār nerunāsim, jo mums ir tur jātnieks palīgs un veterinārārsts labākajā gadījumā aizbrauc uz sacensībām arī uz lielajiem turnīriem, tur pasaules čempionāts un tam līdzīgi. Bet tas ir tā riktīgi forši, tā ir tāda forša sajūta. Uz Pan American Games, kas ir tā kā Dienvidu un Ziemeļamerikas tā kā spēja. Amerikā nosūtīja veselu konteineru ar visiem aparātiem, lai zirgi justos labāk. Lieta tāda ir, ka te ir līdzekļi, lai to izdarītu. Ļoti daudz, tie, kas arī ir uz tās komandas, ir arī bagāti cilvēki. Un līdz ar to tā visa tā komanda un visi, jo katram vajag, man šitas ķiropraktiķis labāk patīk, un vai šitas ir mans privātais vetārs. Un saprot, tāpēc jau tā ir tā komanda tik liela. Santa Klau, kad, ja es pareizi atceros, tu pēdējo reizi Latvijā mums bija pasaules kausa laikā, kad mēs satikāmies. Jā, tas bija pirmā reize 4 gadu laikā. Man bija iespēja aizbraukt, apstīties. Nebalot, tas bija Latvijas čempionāts. Tas bija nedēļa vai 2 nedēļas pirms pasaules kausa. Jā, nedēļa laikam. Jā, es biju pasaules kausā pāris dienas. Tie bija tās 2 sacensības, kuras es varēju savā
grafikā tā kā iebīdīt un apstīties un redzēt, kas notiek. Nav bijis daudz man laika pēdējos 11 gados Latvijas sacensībās sēdēt. Tā kā tās bija vienas no tām sacensībām, ko es redzēju. Un ko tu tur redzēji? Iespējas bija, ka īsti nekas, diemžēl, nebija mainījies kopš man tā eslēts mačos. Tas bija diezgan sen. Jā. Es nezinu, vai tāpēc, ka es pati lecu tādu, vai tagad tikai skatos. Man likās, ka tie mači bija vairāk tādi speciāli, tādi svētki, tā kā es lecu. Tas pats nacionālais čempionāts un pasaules kauss. Un varbūt otrs variants ir, varbūt, ka es vienkārši esmu izlutināta ar tiem sacensībām, kādas es redzu tagad. Jo tomēr pasaule ir attīstījusies un sacensību līmenis ir liels un viss tā sacensību prezentācija ir bišķi savādāk pasaulē. Gan jau mums arī kādreiz būs krāšņāk, varbūt. Un vairāk, krāšņāk, vairāk un citādāk, bet jā. Vai tu šogad arī plāno atbraukt? Es mēģināšu, es nezinu, vai man sanāk pavasaru atbraukt, bet es varbūt rudenī, tā ka mums nebūs tik daudz sacensības. Ok, tad to mēs skatīsimies, kā sanāks. Viens, ko zināt, došu ziņu. Protams, zini, multiklubs vēl strādā Valmierā. Labi, Santa. Uz šo mums arī jābeidz saruna. Un paldies, ka tu parunāji ar mums, sazinamies. Tā bija Santa Maspāne, kur 11 gadus dzīvo Amerikā un strādā tur zirgus un izskatās, ka ļoti veiksmīgi, bet mums ir vēl viens cilvēks, kam mēs runājam, ka mēs varētu šodien piezvanīt, kas arī bijis Amerikā, gan īsāku laiku nekā Santa un atgriezies atpakaļ Latvijā, un tas ir Raivo Saļms. Halo! Čau, Raivo, Ilze un Diana no Zirgu podkāstā tev zvana. Viena lieta, ko mēs daudz esam pamanījuši, protams, ir tā, ka tu esi arī pārmaiņu komandas sastāvā. Un tas, laikam, būtu tikai normāli, ka mēs arī tev jautātu, kāpēc tu esi šajā komandā un kāpēc tu redzi, ka pārmaiņas mūsu federācijā ir nepieciešamas un nepieciešamas jau šobrīd. Mana vēsture ar jātnieku sportu ir jau kādu laiciņu no 2000. Gada aptuveni, kad mana meita sāka iejāt sacensībās. Mūsu klubs, jātnieku klubs Ērcen, ir arī Latvijas federācijas biedrs. Un tajā laikā es arī regulāri braucu uz šīm Latvijas federācijas kopsapulcēm. Un īstenībā jau tajā laikā bija tā, ka ne šis te vadības stils, ne pats federācijas darbība jau man tanī laikā īsti neapmierināja, nepatika. Un tanī brīdī es kādā kopsapulcē arī ar biedriem, kas bija tur dažiem pārunāju un prasīja, ja jums arī nepatīk, tad kāpēc jūs balsojat par šo, un varbūt balsojam uz atturaties vai balsojam pret pašreizējo vadību, tad pārsvarā gadījumi bija tā, kad vienalga rokas tikpat paceltas pār. Tas man īsti to sapratni neizraisīja. Teiksim, tā neiedrināties tajā laikā vairāk šajās politika, kāda tur tika visi izvērst un kāpēc tas tā notika, tad pievēršoties šodienai. No vienas puses man ir prieks, kad mana meita ir izaugusi un man vairāk svētdienas nav jāpavada sacensību laukumā. Un es varu atpūsties, bet tajā pašā laikā, tas visu laiku, tā kā mūsu stālī arī daudz sportistu un arī mana meita ar vienu piedalījās sacensībās, teiksim, tā ir vien mazliet sekoja tam līdzi.
Un tās lietas, kas man, kā jau es teicu, jau vēsturiski nav patikušas, tad tās ir, es varētu viņas tā nodefinēt kā 3 lietas. Tā ir pirmām kārtējām pati pārvaldības stils, kā tiek komunicēts ar biedriem, tad ir otrā lieta varētu būt teikt, tātad sporta attīstības sistēma, jo viņi, es varētu teikt, ka tādas nav. Lai arī ir šis te labākais jāsniegs un ir punktu skaitīšana, tad īsti tikai lai tāpēc, kad ir šis te viens nosaukums gada labākais jāsniegs un par to tu saņem kausu. Tā nav attīstības virzīšana, tā ir vienkārši esošās situācijas menedžēšana. Ir jātnieki, kuri startē, ir balva, mēs saskaitam punktus un mums ir rezultāts. Bet arī par to punktu skaitīšanu tajā Latvijas labāko jātnieku reitingā man ir jautājumi, jo pēc tās punktu skaitīšanas sanāk tā, ka, ja es izlecu nacionālajās sacensībās ar 2 gāstiem, bet palieku līdz 16. vietai, tad šo manu rezultātu skaitu, ja es, piemēram, izlecu CSI mačos 2 vai 3 zvaigznes 100 dalībnieku konkurencē un palieku 26. bet izlecu tīri, tad šo manu rezultātu Latvijas labāko jātnieku ieskaitē neskaita, jo es esmu zem tās 16. vietas. Respektīvi, tur nav tāda arī tā punktu došanas sistēma un tie kritēriji. Viņi ir tādi, ķeksīši pēc. Lielākais vairums lec Latvijā, tad te Latvijā mēs arī skaitam. Tas, kas tur tajos CSI mačos notiek ārpus Latvijas, tas mums tā īsti neinteresē. Piedod, ka es tev pārtraucu. 3. lieta. Tātad pabeidzot šo te pašu vēl otro lietu, es tev piekrītu, ka droši vien, ka tā punktu skaitīšana arī būtu jāuzlabo, bet, tā ir novērtēšana šī te, sportistu novērtēšana par sasniegumiem, bet tas nav vērst uz attīstību, kā sistemātiski sportistam pilnveidoties un attīstīties. Un 3. lieta ir, protams, tas, kā parasti biedrībās tas notiek, jo tomēr federācija ir biedrība un biedri ir tā sastāvdaļa un biedrība, federācija ir vienkārši biedru pārstāvība, tad piemēram, tā pati finanšu caurspīdīgums, finanšu atskaits, tur ir klibojušas visus šos te gadus. Ja mēs runājam, kāpēc jānotiek tagad, tad vienkārši, man izskatās tā, ka beidzot jau ir izaugusi nākošā paudze, tie 20-30 gadnieki, kuri ir gatavi kaut ko darīt. Sporta attīstība ir, es teiktu, ka salīdzinoši daudz cilvēku, kuri izteikuši šo te gatavību mainīt tās lietas, līdz ar to tas ir jādara. Pilnīgi piekrītu. Otrs, man liekas, ir arī ienākusi tāda jauna vecāku paudze, ja tā var izteikties. Jo ļoti daudz sarunas iepazīšanās sākas ar to, ka mana meita jāja. Ir daudzi vecāki, kuri grib tiem saviem bērniem sakārtotu vidi un attīstību, kuri saka, hei, tas, ko mēs te no malas redzam, tikko ienākuši šajā sportā, bet ar savu pieredzi vai privātā biznesā vai valsts sektorā strādājot, mēs redzam, ka nav īsti kārtībā un šādi nevajadzētu būt. Es gribu pajautāt par tādām priecīgākām, kaut kādā ziņā foršākām lietām. Es pirmo reizi, manuprāt, vispār izdzirdēju tavu vārdu pirms daudziem gadiem, bet drīzāk tādā zirgu vārdotāju kontekstā. Zirgu vārdotājs Raivo vai kaut kas tam līdzīgs tur bija. Tātad tu esi Monty Roberts certificēts zirgu psihologs, tā to var teikt, vai zirgu uzvedības speciālists? Kas ir tas, kur tu vari palīdzēt mums? No zirgu vārdotājas es vienmēr teicu, ka nē, es neesmu zirgu vārdotājs. Ir daži droši vien tikai cilvēki pat uz visā pasaulē, kuriem tiešām ir šīs te augstākās sajūtas vai spējas, kad viņi varētu saukt par zirgu vārdotāju. Un iespējams arī manu skolotāju Monty Roberts varētu saukt par zirgu vārdotāju. Viņš tiešām visu savu dzīvi ir veltījis zirgiem. Es esmu Monty Roberts metodas certificēts instruktors. Tā kā psihologs īsti jau ne. Vienkārši šī
ir balstīta uz zirgu uzvedības un zirgu psiholoģijas pārzināšanu. Ja mēs atkāpamies mazliet par vēsturi tieši par pašu Montiju Roberts, tad praktiski nākot gadu viņš jau svin savu 90. jubileju. Kā viņš pats teica, kad viņš ir piedzimis praktiski zirgā, jo gan viņa tēvs bija kolbojs tālajos jau gandrīz 100 gadus atpakaļ, ja, un viņa māte bija jāšanas instruktors pasniedzējs skolotāju, un viņš šodien bijis mammai praktiski uz segliem visu laiku, kamēr viņa pasniegus tās stundas. Viņa tēvs tātad iejāja no angļu valodas tieši ir tāds termins breaking horses, kas, ja mēs zirga salaušana, ja, kaut gan mēs lietojam šo te iejāšanu, bet tad tajos laikos šīs te metodas jau paudzēm tika nodotas, un varbūt tās bija diezgan daudz spēka un tiešām tāda zirga salaušana, lai viņam varētu uzlikt seglus. Vai tā nav tāda drīzāk tradicionāli amerikāniskā pieredze, kur zirgi aug baros, būtībā pļavās, neredz īsti cilvēku, un viņam nav saskare ar cilvēku līdz brīdim, kad kauboji to baru atdzen mājās, un tad atbilstoša vecuma zirgus sāk strādāt, un tad ir šī breaking the horse kaut kādā ziņā, vai tā salaušana. Tā vienkārši ir tā kauboju kaut kādā ziņā tradīcija Amerikā, bet ka pie mums tas tomēr notiek nedaudz savādāk. Tagad visā pasaulē tas ir atšķirīgi salīdzinot ar to, kā tas bija pirms 100 gadiem. Tad vienkārši viņa stāsts šajā gadījumā par pieredzi praktiski gandrīz pirms no tiem 90, 80 gadiem, ja, kurā laikā viņš auga tiešām rietum Amerikā, ja, mežonīgajos rietumos, kur tiešām bija šie zirgi, kas dzīvoja savvaļā, un tieši tā arī bija, kad viņus tur no savvaļas atzina, un tad šie kauboji viņus salauz, lai varētu tikt, bet tajā pašā laikā Montija šī pieredze un spējas ieraudzīt to, ka zirgi savā starpā komunicē caur šo te ķermeņa valodu un spēja viņu saprast un sakomunicēt, pārvērti viņu visu šo te dzīvi un uz to, ka viņš savvaļā šo te mēģināja un izdarīja un pat pirmo zirgu spēja apseglot, bet ne tā kā to darīt tradicionāli tā laika kolboja, ja, tās mainīja viņu visu dzīvi un šīs te zirgu ķermeņa valodas bez vardarbības sadarbība palīdzēja viņam izveidoties par tādu cilvēku, ko mēs varam saukt par zirgu vārdu. Ja, un šīs te metodas principiāli tad pašā sākumā tajā brīdī, kad viņš parādīja savam tēvam un viņa līdzgaitniekiem, ja, tad praktiski viņš tajā brīdī tika diezgan stipri noslānīts un teikt, ja tu neparādīsi zirgam savu vietu, tad zirgs parādīs tev savu vietu, ja, un līdz ar to viņš pašā sākumā, pirmsākumā ar savu to veidu, kā viņš strādāja zirgiem, viņš viņu slēdz, un laikam ejot, viņš pierādīja sev kā ļoti labu jātnieku, un viņš bija western disciplīnās, teiksim, pasaules čempions, un pēc tam viņš bija veiksmīgs aurotāju treneris, kas viņu beigās noveda līdzi iepazīšanās ar Anglijas karalieni Elizabetu II, kur uzaicināja viņu pie sevi, lai viņš nodemonstrētu šo te savu metodi, un viņa, teiksim, bija ļoti iespaidota no šī darba, kā viņš to darīja, un praktiski pateicoties Anglijas karalienei Elizabetai II, šī metode palika zināmāka visā pasaulē, jo viņa bija tā, kas viņam teica, tev ir jāsaraksta grāmata. Šī grāmatas, teiksim, tā sarakstīšanas sāka veidoties viņu skolnieki un viņu metodu, viņš karaliskajos staļos, pēc viņu sistēmas tika iejāta, un es domāju, ka varētu turpina strādāt ar angļu karaļnām zirgiem, ja, kas, kā mēs zinām, arī ļoti daudz piedalās tieši arī auļošanas sacensībās, tāpat tās viņu dodas sargi ar zirgiem, ja. Tā kā viņiem pamatā ir šīs metodas darbs. Kas ir tas, kur, teiksim, tev zvana un lūdz palīdzību šobrīd? Varbūt tu vari arī padalīties, kur tad tur īstenībā ir tā problēma, vai tiešām tas zirgs ir nevadāms vai spītīgs, vai tur varbūt tomēr ir tās cilvēka faktors biežāk?
Te jau savā jautājumā ielika atbildi, ļoti pareizi. Mūsu atbildība, cilvēka atbildība pret dzīvnieku. Tieši tāpat tās pret jebkuru dzīvnieku, suni, kas ir izplatītāks mājdzīvnieks, un tieši tāpat tās ar zirgu. Zirgu, parasti jau cilvēku zināšanas, kā ar viņu sadarboties, un no dažiem maziem sīkumiem tev var izveidoties vai ļoti laba sadarbība ar zirgu, vai tieši pretēji no šiem sīkumiem izveidojās kaut kāda problēma zirgu. Un tās galvenās problēmas, praktiski jau viņas mēs Latvijā neesam nekāds izņēmums, un mums apmēram līdzīgi ir visā pasaulē šīs problēmas. Gan Rietumē Eiropā, gan ASV, tā ir gan iekāpšana trailerī, dažādi, teiksim, kaut kādas jāšanas problēmas, kas izveidojās, piemēram, ka zirgs met nost jāsnieku. Dažreiz ir grūti, zirgs nestāv mierīgi, lai tu varētu viņam uzkāpt mugurā, ja. Viņš baidās no dažādām lietām, tu nevar viņu pavest pie rokas, jo viņš pēc pāris minūtēm viņš atkārtās apkārt un skrien mājās. Tā ir mana problēma. Mana problēma ar to stāvēšanu uz vietas, jo man zirgs ir totāli izlaists. Tā kā labā nozīmē. Viņš arī paklausīt, un viņš zina, ka jāstāv. Bet, Tā tad mums ir katrai problēma. Bet vēl viena lieta, ko es gribēju arī tev jautāt, ir par horse trail. Jo mūsu veterinārārsts Nauris Laizants man ik pa laikam jautā, kad tad es lekšu beidzot mačos. Un tad, kad es viņam saku, ka tur tā un tā, es jau te gatavojos un kaut ko tur. Attaisnojies. Jā, būtībā es attaisnojos. Un viņš saka, tev jau vislabākais sporta veids un vispiemērotākais būtu tas Raivo izdomātais horse trail. Vai tu vari pastāstīt, kas tas ir un vai tas tiešām ir tavs izdomāts? Horse trail ideja radās 2015. gada vasarā, kad es praktiski viesojos un palīdzēju darbā ar zirgu Gaujas parka stāvlī, un tie idejas līdzautori ir man un manai sievai paralēli ir Gundega un Edija Līdē. Kā jau pēc Gaujas parka stāvs, tātad šis stāvs ir līgatnē, un viņiem ļoti skaista daba un takas un ceļi, pa kuriem var staigāt pa Gaujas nacionālo parku, un bija tā doma, ka varētu kaut kādas orientēšanās sacensības izveidot. Un tad vienkārši diskusiju rezultātā mēs nonācām pie šīs horse trail idejas, bet kāpēc varbūt Nauris iesaka tev piedalīties šajā sacensībās, tāpēc, ka horse trail idejas pamatā īstenībā ir tādi divas sporta disciplīnas. Tā pirmā, kas notiek uz laukuma, mēs ņēmām par pamatu walking equitation. Varbūt cilvēki, kas nodarbojas, varbūt nav dzirdējuši, bet es ceru, ka tomēr lielākā daļa, kas interesējās par zirgiem, ir dzirdējuši. Vai jūs abas esat dzirdējuši par walking equitation? Jā, varbūt, ka ir dzirdēts, bet es saprotu, ka tas ir, es to tulkoju, tā kā, ka tu vari no zirgā un ar zirgu kopā izdarīt visu to, ko vajag, piemēram, mūsu pasaulē, tu jāj manēžā, tev vajag noņemt segu, tu noņem segu, tu pieeji pie borta, tu viņu noliec uz borta. Teiksim, tas ir tas, kā es to saprotu, ka kaut kādas papildu lietas. Es saprotu, ka skaidrs, ka tā ir disciplīna, tur ir kaut kas konkrēts, kas tev ir jāvar izdarīt, kur iziet vai kur apstāties vai kam pāriet pāri. Bet es neesmu, godīgi sakot, vairāk interesējusies. Es nezinu, Diana, varbūt. Man tā interpretācija ir līdzīga. Mēs apmēram trāpījām. Jā un nē. Bet walking equitation radies principā no Rietuma Eiropas, Portugāla, Spānija, kur viņi līdzīgi tā kā Amerikā, viņi strādā arī ar zirgu gana šos lielopu barus. Šīs te disciplīnas no ganiem, un tad viņi droši vien savā starpā kaut kādā veidā varbūt arī taisījuši sacensības, kamēr līdz tas ir izveidojies par šo te walking equitation, kur walking kā darba zirgu, teiksim, sporta sacensības, līdz ar to tiek pārvarētas dažādi šķēršļi, kā tur maziņš tiltiņš,
iziet aplokā, kurā pa vidu ir, piemēram, jērs, tad tiek attaisīti vārtiņi un aiztaisīti vārtiņi no zirga, tāpat tās paņemtas un paceltas dažādi priekšmeti no galda, jā, bet tas beigās šīs te dara ar lopiem no zirga. Ja mēs pārnesam to uz mūsdienu pasauli, un ko jūs teicāt, kā noņemt segu no zirga vai paņemt steku no malas, līdz ar to tas jau beigās tiek balstīts par zirga vadību. Jā, tas pats, kas iejāda, kaut kas līdzīgs, teiksim, vienkārši dažādājot šo, nevis tīri izjājot vienkārši kaut kādas figūras, iedomāts uz laukumu, bet gan pārarot kaut kādus šķēršļus, kas ir praktiski, ko mēs varam novadīt zirgu, jā, jo, teiksim, tā augstākā pilotāža, tad, kad tu to zirgu var novadīt ar vienu roku līdz šos šķēršļus pārvarēt. Lūk, un horse trail līdz ar to ņēma praktiski visas šie šķēršļi, kas ir arī mūsu versijā, ir ņemti no šī disciplīnas, walking equitation. Un otra daļa ir šī meža daļa, ko es esmu ņēmis no motosporta disciplīnas enduro, kur ir jāveic mežā atzīmēta trase, nevis orientēšanās, bet atzīmēta trase, noteiktā laika sprīdī. Mēs vienkārši esam pielikuši pie kaut kādiem kontrolpunktiem klāt, ka tu arī pāri kaut kādus atcer vārtiņus, pāri pa tiltiņu, pat savu krūzīti no paliknīšu kaut ko tādu. Līdz ar to dažādājos šo te meža pieredzi un arī šo te laukumā vērtēšanu es esmu gribējis to veikt, lai tā būtu mazliet objektīvāk, piešķirot soda punktus par kaut ko neveikšanu, nevis ejot uz šo te iejādes vērtēšanu, kad tu vienkārši kā vērtē kādā skriptā un kāds to veids. Ja. Arī laiku mēs liekam klāt, līdz ar to. Ir divas tādas, ir ātruma maršruts un arī šis vērtēšanas maršruts, piemēram, tas pats, ka tu, kurā vietā tev ir jāpārād no soļiem uz rikšiem, vai no rikšiem uz soļiem, kurā vietā tev ir jāapstājās, tāds vadības maršruta arī elementi. Un kad jums plānojas sacensības? Ilzi jau skatos. Apsver. Nē, man liekas, ka mēs abas divas šis tiešām, tā kā Naurim taisnība, šis mums būtu perfekti. Jo labāk par tiem 60 centimetriem vai 80. Pagaitā, tas, ko mēs varētu pretendēt. Šis mums varētu derēt. Jā, lielākais augstums, kas dažos maršrutos ir jāpārvar, tas būtu siena ballīte, kad tev ir nolikta siena ballīte, un tev būtu viņai, sliktākā gadījumā jāspēj pārkāpt zirgu pāri. Zinot manu rīgo zirgu, tas varētu būt pagrūti, jo viņš izmanto katru iespēju kaut ko apēst. Tādā ziņā es tur redzu apgrūtinājumu vienīgais. Tā neieskaitīšos punkts. Jā, iespējams. Bet tas īstenībā tiešām izklausās, jo tādiem amatieriem kā mēs, un es zinu vēl tādus riktīgi patiesībā forši, ka tev ir kaut kāda ballīte, tev nav jālec, tā kā nopietni, jo šķērslis tas jau, kā ir uzreiz nopietna lekšana, vienalga, vai viņš ir 60 cm vai 80, ir bailīgi vienalga. Un šis tāds forši ārā dabā, un smuka daba un smukas takas visticamāk ir izvēlētas, un tāds ļoti draudzīgs un nestresains pasākums. Man tā šķiet. Kā jau pirms jebkurām sacensībām, stresa līmenis, tas ir no katra cilvēka atkarīgs, jā, bet tā galvenā ideja bija, kad lai tie cilvēkiem ir alternatīva no šīm te galvenajām sporta disciplīnām, un mana tā vienmēr filozofija ir bijusi, ka tev jābūt šai te sadarbībai un jāprot šis zirgs vadīt, un ir sevišķi. Tomēr lielākais vairums tiešām ir tie cilvēki, kas varbūt bērnībā ir jājuši, un tomēr vairākumā, lai kā arī tas nebūtu, tās ir sievietes, un droši vien kaut kādā brīdī ir jāpadomā par to ģimenes sākšanu, bērnu audzināšanu, tad brīdī, kad tu gribi jau atstāt atkal lekšanu par kaut kādiem šķēršļiem, tas tā kā tu teici, ir bailīgi, un tas apdraud arī kaut kādā veidā veselību, jo tā fiziskā kondīcija, līdzsvars un vispārējais vairāk jau nav tāds kā jaunībā,
Bet tajā pašā laikā tas dod tev izaicinājumu, dod iespēju sacensties un iespēju trenējoties pilnveidot šo sadarbību ar zirgu. Un man šķiet arī bērniem patiesībā, kas sāk, tāda pirmā sacensību pieredze var būt arī šāda, jo tas ir tieši tā kā tu saki, sadarbība ar zirgu vadība. Es tur redzu daudz, gan arī sadarbība, gan atmiņas trenēšana un tā tālāk, ja mēs runājam tā kopumā. Nu jā. Un cik jums ir cilvēki, dalībnieki parasti šādās sacensībās? Līdz šim vienmēr ir bijis vidēji ap 20 cilvēkiem. Teiksim, tas tā kopiena, kas it kā ir veidojusies apkārt, ir 50-60 cilvēki, bet, teiksim, tādas oficiālās sacensības, ko mēs parasti darām, kad vienas sacensības notiek šeit pie Rīgas mūsu Arcenu stāvī, un otras notiek Līgatnē Gaujas parka stāļu teritorijā. Kopā droši vien kaut kā 50-60 cilvēku šo gadu laikā ir piedalījusies, bet parasti ap 20 cilvēkiem mums ir. Tātad man ir vēl 2 jautājumi. Pirmkārt, man ir viens secinājums. Diana, šis ir reāli tā kā priekš mums, jo gan 60, gan 80 centimetros Audruvī, kur mēs visbiežāk startējam, ir vairāk, ir lielāka konkurence. Man liekas, ka šis ir daudz, jo pēdējās sacensībās, kurās startēja, bija 8 dalībnieki, un es biju 5. Labi, tas bija... Tā kā, ja būs 20, varētu būt arī 18. Bet tas nav mērķis, man tas nav vispār mērķis. Bet tīri teorētiski konkurence ir tā kā mazāka. Tas ir viens plus, otrs plus, ka nav jālec. Tad trešais jautājums, kas var arī izvērsties par plusu, ir, kas ir jāvelk? Vai ir kaut kāda noteikta forma, vai baltās bridžas žaketi vai nē? Ķīveris skaidrs. Nē, nav. Baltās bridžas un žaketei nav jābūt obligāti. Vai, protams, saposties un būt smuki, bet nav obligāti, ka tev ir jābūt baltajām bridžām un žaketei. Tas īstenībā ir vēl viens pluss, jo, zin kā, ja tu brauc uz tradicionālajām sacensībām lekt vai iejādi skriet, tad ir... jābūt tur visām tām bridžām un žaketei, bet šeit tu vari pat netērēties. Tā kā tu vari vienkārši smuki glīti apģērties. Īpaši mūsu gadījumos, ja mēs to darām reizi vai 2 reizes gadā maksimums. Es ceru, ka būs šajā vasarā šie mači tādā laikā, kad mēs ar Diānu varētu startēt, jo tad mēs varētu saņemties un tiešām arī atsākt savus sportista gaitas sacensībās. Būtu tikai apsveicam, kad ir ar vien lielāks pulks, kas grib piedalīties. Vai ne? Ir bijuši arī mēs, rīkojam tādas kā treniņu sacensības, kurās nav meža daļa, bet ir tikai vienīgi šķēršļi un šķēršļi pavadībā ar instruktāžu. Un kā to darīt pareizi un to, tā kā ir iespēja arī mācīties un trenēties un sagatavoties sacensībām. Tas būtu prātīgāk, nekā pat taisno braukt. Ar to varbūt tad vajadzētu sākt. Raivo, paldies tev par sarunu. Mums tagad ir jauni izaicinājumi priekšā, sasniedzamāki sacensību mērķi nekā lekšana, ja godīgi. Un varbūt, ka tiešām jāpievēršās kaut kam šādam sākumā. Paldies par sarunu. Paldies, jā. Un tad jau... Kad kādā horsēlu sacensībās, vai ne? Jā, man riktīgi iedvesmoja šis, ka tu tā forši izstāsti. Un es vienkārši jau redzu, ka es teorētiski to pat tiešām varētu arī izdarīt. Paldies! Paldies. Un turamies kontaktā un tiekamies. Čau! Labi. Šis ir tiešām, nevis tikai tāpēc, ka mums ir lielāka iespēja iegūt godalgotas vietas. Es gan redzu kaut kādu mīnusu savā kontekstā, jo man liekas, ka komplimentā būtu totāli bail no visa, ko viņš vispār nav redzējis. Neskatoties to, ka viņam ir 20 gadi, un viņam tas būtu pārsteigums, kā nav šķēršņu un sacensību laukumus, bet ko tu tagad darīsi krūzīt ņems? Tā kā man varētu būt izaicinājums savu veidu. Bet tu jau vari taču arī, teiksim, tu vari pievest viņu pie borta vai... Protams, kaut ko paņemt. Viņam jau nav bail. Man ir bail. Tā ir lielākā problēma. Un viņš zina, ka man ir bail, un tad viņš to var izmantot. Tā kā mēs gājām pa pļauju tur un gar dambi, un tur bija makšķernieki. Viņam pēkšņi bail no makšķerniekiem. Kā, tu esi lecis Lionā, es nezinu, lielākajās Vācijas halēs, kāds bail no makšķerniekiem. Bet nē, tas ir diezgan bailīgi.
Nē, nu es domāju, ka man vienīgais, kas man varētu krosānam tā kā triggerēt viņu, ir, ja ir zvaniņš, nu tāds kā mačos, uz startu. Es jau iedomājos, sorry. Jo es vienreiz mēģināju nostartēt mūsu sadarbības pašā sākumā, un tā bija rītīgi mana totāla kļūda vadības maršrutā. Un tiklīdz noskanēja zvaniņš, tas zirgs zina, ka viņam ir jālēkšo. Jā. Un es gribu, lai viņš rikšo, un tas beidzās ar to, ka viņš principā divkājās izstaigāja to vadības maršrutu. Viņš izšķaidīja visus tos šķērslīšus, kas tur bija 60, pat nebija 60 centimetri, man liekas. Nu, burtiski uz zemes kārtiņas, bet viņš pa visām, man liekas, trāpīja. Viņš bija dusmīgs riktīgi. Un, Viņam neļauj darīt to, ko viņš zina, kas viņam bija jādara. jārikšo tā kā čūskiņā apkārt konusiem. Varbūt droši mēs lēkšojām ap tiem konusiem, un viņš mainīja kājas pats. Tā kā, bet jā, tur bija tā ļoti Tā kā es redzu vienu lietu. Visiem. Man nedrīkst būt zvaniņš. Nē, es redzu vēl vienu lietu. Iespējams, ka mums būs zirgi jāierē šīm sacensībām. Tas varētu būt variants. Bet kopumā pagaidām mēs par to jāšanu sacensībām vairāk runājam. Mēs jau cik ilgi mums ir podkāsts, mēs runājam par to, ka mēs startēsim sacensībās, bet mēs vēl neesam līdz tam tikuši. Nē, bet zin kā, mums ir arī kaut kādi tā kā darbiņi, un mēs esam rītīgas hobijnieces pašas. Varbūt mēs pazīstam profesionālus jātniekus un esam kādās komandās citā statusā profesionālās. Bet jā, tik cik ir tas laiciņš, tik ir. Es domāju, to jau visi amatieri cīnās ar to laika trūkumu. Jā, jānopelna jau kaut kur naudiņa, lai uz tām sacensībām aizbraukt, jo tur mēs nenopelnīsim naudiņu. Jā, tur mēs naudiņu iztērēsim. Tagad mainās sezona, ir sniegs nokusis, ir putekļi smiltis. Putekšņi būs, ir alerģiski zāle, tūlīt sāksies, kas ir... Nu, kas ir tas, ka ir kaut kādas ietekmes tik līdz pavasarim, tu domā? Pavasarim, jā. Pavasarim iestājoties. Nu, zin kā, visu gadu jau ir visu veidu saslimšanas. Nav tā, ka pēkšņi tagad kaut kas nav ziemā vai kaut kas nav rudenī, bet pavasarī ir kaut kas ir pastiprinātāk. Teiksim tā. Nu, un tā viena no lietām, jā. Jo pirms vēl tās vienas lietas, nezinu, kas tā būs, bet, piemēram, mums ir sajūta, ka zirgi ēd, mans zirgs ir uzracis, tā kā, goda vārds kādas 2/3 aploka, viņš ir uzracis, un viņš tur kaut ko meklē un rokās un ēd smiltis, manuprāt. Tas, kas ir klasiski, tagad zirgiem sāsnās elpošanas problēmas, jā. Tā ir viena lieta, kas ir uz alergēniem vairāk reaģē, jā, putekšņi un tā tālāk. Par tām pieminētajām smiltīm, jā, un tas nav tikai pavasarī, bet tas ir arī jau tad, kad sāk uzsniegs nost, un zirgi ierauga dublīšus, un viņi sāk meklēt kaut ko pa to zemi, un ēd šīs smiltis, viņi gaida arī zāli. Jo man liekas, ka viņi mēģina vēl to neizaugušo zāli. Jā, viņi mēģina atrast kaut ko, jā, un tad viņi, teiksim, mums ir stālī viens zirgs, kurš sasalušus smilšu klučus laizīja. Tā kā izskatās diezgan fun, bet, es saprotu ar galvu, ka tas vispār nav fun at all. Bet jā, tā ir otrā, šīs smiltis, un tad, kas notiek ar smiltīm? Viņi sēdās, salaizās, un smiltis ir smagas, un viņas nevar, viņas netiek izvadītas, viņas nogulsnājās zarnās. Un tad tālāk, atkarīgs no tā, cik viņas ir daudz, tavs zirgs ēdies šīs smiltis, un tad tas var arī izraisīt smilšu koliks. Kā ja tu redzi savam zirgam, ka viņš tev tiešām ēd smiltis, tad es teiktu, ka ir speciāli līdzekļi smilšu izvadīšanai, gan granulu veidā, gan sēkliņu veidā, ceļtaka sēklas, kuras palīdz izstumt šīs smiltis laukā. Teiksim, tu uztaisi savu mešu, tu dar mešu zirgiem savam, vai ne? Uztaisi mešu, un tad, vadoties pēc instrukcijas, pieliec šo smilšu dzini, ja mēs viņu tā varam saukt, klāt, un izdod attiecīgi kursu, vadoties pēc instrukcijas vai aptuveni 10 dienas. Labi, smiltis mēs iedodam piedevu, mēs izvadam smiltis, un kas vēl tāds pavasarī? Tad vēl, protams, nevajag aizmirst par to, ka ir tāda lieta kā zirgu attārpošana, bet par to mēs esam jau runājuši.
Nu, tas ir katru gadu, tas ir obligāti. Jā, tieši tā. Nu, un vēl viena tāda lieta, kas arī ir visu gadu, bet pavasarī, nu, tāds, teiksim tā, izteiktāk ir par laminītu. Jā, kad parādās zāle pavasarī, viņa ir ļoti lekna, trakna. Un var attīstīties laminīts. Ar to laminītu ir tā, ka tas ir diezgan sarežģīti, bet ļoti vienkārši tas ir nagu lapiņu iekaisums. Bet tā attīstība, patoģenēze ir daudz dažādu, nu, teiksim tā, 3 lielāko iemeslu dēļ, bet nu, tas nav tāds tev 2 minūtēs izstāstīt, tur drusciņi jāiedziļinās. Bet katrā ziņā tas, kā izskatās zirgs, kuram ir laminīts, viņam ir ļoti stīva gaita. Jā, viņš stāv trapecē. Ieņemot trapeci, nu, tā kā izstieptas kājas uz priekšu un jā, jo viņš mēģina savu svaru tā kā noņemt nost. Jā, viņš ir klips ar abām kājām vai visām 4 kājām, ja tu māki izpalpēt digitālo pulsu, pulsāciju kājas lejasdaļā, tad tu jutīsi arī to. Tā kā visas šīs pazīmes liecina kāja paliek karstāka, varbūt. Jā, naks, jūs varat uzlikt, ja tu uzliec roku uz nagu, tu vari just arī nagu karstāku. Bet, nu, zirgs noteikti negribēs pārvietoties. Nu, viņam ļoti, ļoti sāp. Teiksim tā, ļoti vienkārši. Jo man ir, es esmu dzirdējusi laminīts, un man ir ritīgi. Tas ir tas, par ko vispār par zirgu kaut kādām problēmām. Man ir bail tā kā palaist garām. Nu, palaist garām to kaut kādu sākumu, nu, kad viņu vēl tur var izķert un kaut kā glābt. Jo es saprotu, ka laminīts ir tiešām tā kā pavisam liels ārprāts. Nu, ka tur ir viss sliktākajā gadījumā. Būt zirga īpašniekam ir liels ārprāts. Nu, jā. Bet abstrahējoties no tā. Jā, nu, lūk, labi. 3 lietas varbūt tās, ko es tev pie kā laminīts biežāk ir. Ja tam zirgam ir kaut kādas smagas saslimšanas, kas ir kaut kādi smagi iekaisumi, saistīti ar zarnām, saistīti ar plaušām, smagu iekaisumu procesu rezultātā attīstās tālāk endotoksēmija un, respektīvi, arī var attīstīties laminīts. Nākamais, pie kā var būt laminīts, ir tad, ja tev ir, teiksim, zirgam klibums, pieņemsim, ar labo priekškāju. Jā, nu tāds, tur naga apstas vai kaut kas, kas ir ļoti, ļoti sāpīgs. Un viņš negrib balstīties uz tās kājas. Vispār viņam ir pārslodze pārējām kājām, un tā rezultātā var attīstīties šis te nagu lapiņas iekaisums jeb laminīts. Un tad trešā lieta, kura ir varbūt tās tāda, es nevaru teikt, ka biežākais, bet viens no tādiem, varbūt par ko tev būtu jāstraucās, ja tavam zirgam būtu liels liekais svars. Tāds liekais svars, ar kuru ir grūti cīnīties, kuru grūti ir zaudēt, viņš viegli uzbarojās, tu dari visu ko, bet tāpat šis svars nesamazinās un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss var liecināt par to, ka iespējams tam zirgam ir tāda lieta kā zirgu metabolais sindroms. Nu, vielmaiņas kaut kādas problēmas, nu, tās ir vairāk saistītas ar endokrinoloģijām. Es jau sāku zaudēt ar hormonālām. Jā, labi, hormonāls, good. Tādā veidā tas viss tur attīstās. Nu, tā patoģenēze tev būs par smagu, un tev to nevajag zināt. Bet tev pastāv risks, ja tavs zirgs ir ar tauku izgulsnējumiem, ar tauciņiem tādiem uz kakla, krēpju līnijas. Tiem zirgiem, kuriem ir liekais svars, kuri var pēkšņi pārēsties ļoti lielā daudzumā un tam līdzīgi, kur zirgi var pārēsties pēkšņi ļoti daudz ar ogļhidrātiem. Viņi ies šajā zālē, garajā, traknējā. Un tie ir tajā vēl vienā riska grupā, kuriem var attīstīties laminīts. Krosāns 2/3 aploka ir uzracis un apēdis jau vēl neizaugušo zāli. Domāju, ka viņam nav risks pārēsties zāli. Tas ir tuvākajā nākotnē. Nu, ja tu man prasi par laminītu, tad tas ir par laminītu, bet tas būtu iespējams kaut kas plašāks, ko mēs varam kaut kad apspriest plašāk un detalizētāk. Un es nezinu, varbūt tie klausītāji, kur mums klausās, var uzrakstīt privāti mums, vai jūs gribat dzirdēt par to vai nē, vai jums ir interesanti. Jā, Instagramā. Konts, tajā var rakstīt zirgu podcastu kontā var rakstīt. Jā, par to es arī domāju. Jā. Tā kā, jā. Nu, es nezinu, mēs kaut ko vēl arī neizrunājām, bet man liekas, ka šī epizode ir jābeidz. Ir jābūt pacietībai, lai noklausītos šo. Labi. Čau. Čau.